Labdien visiem! Visi ir izsalkuši, tādēļ es centīšos būt ārkārtīgi ātrs. Es nerunāšu par to, kur var dabūt naudu, es runāšu par to, kā varbūt vieglāk viņu var dabūt. Man sauc Jānis Kņeviņš, es teiktu tā eksperimentāls uzņēmējs, bet es parasti nesaku, es esmu uzņēmējs, īstenībā man pieder uzņēmums, kas saucās Inspired Academy. Es jau diezgan ilgu laiku pasniedzu uzņēmumu mārketinga vadītājiem mārketinga stratēģijas, komunikācijas stratēģijas, zīmola vadība, daudz kādas lietas. Un jau arī diezgan kādu laiku maziem vidējiem Latvijas uzņēmumiem piedāvāja biznesa konsultācijas un konsultēja arī pāris no Latvijas par šiem lielākajiem uzņēmumiem tieši mārketinga stratēģijas veidē. Tādēļ es esmu eksperimentāls uzņēmējs, jo tā nav man pamatnodarbošanās. Es vienkārši daru tajā brīdī, es ieraugu, kad pieprasījums kaut kādos tirgos ir, taču nav viņu nodrošinošs piedāvājums. Es tagad nedaudz pastāstīšu par to metodi, kādu mēs varam noteikt to potenciālu apgrozījumu, to uzņēmums pagāties virs 0 punktu. Parasti es beig garš tās, es iespiedīšu 15 minūtēs, es nezinu, kā man citot. Būs konkrēts piemērs no viena no mūsu projektiem, kas tika iesniegts autonomi un saņem finansējumu un programma jau ir beigusies, tā ka projekts ir pierādījis to, ka viņš tev ir atpelnījis un īstenībā atpelnījis diezgan nopietni. Bet sāksim. Jauna uzņēmuma. Es pieņemu, jūs visi esat jauni uzņēmēji. Galvenais jautājums jaunam uzņēmumam vai ienākuma pārsniegs izdevums. Tas ir pieņemot, ka jūs neesat startups, kuram pēc būtības līdz prototipēšanai, piemēram, ir plāns pazaudēt pilnīgi visas daļas un pārdot viņas tālāk. Es šeit runāju drīzāk par kaut kādu reālu saimniecisku darbību. Vai viņi pārsniegs tos izdevumus? Un parasti tas ir baigi muļķīgs jautājums, un parasti mēs, diemžēl, darām to, ka mēs izmantojam tādu lietu, kas saucās vēlmju domāšanu. Wishful thinking. Mums vienmēr šķiet, ka mūsu ideja ir pasaulē vislabākā, tādēļ visiem cilvēkiem ir nepieciešams šo produktu iegādāties, visi būs ārkārtīgi stāvā sajūsmā, un vispār tas labākais produkts uz pasaules. Kas visdrīzāk tas ir, taču iespējams jūs galvā. Un tad loģiski, ka finansētājiem ir jautājums, no kā tu naudu nopelnīt. Un kā mēs to varam noteikt? Pirmkārt, mums jāsaprot, kas ir minimālais apgrozījums, pie kur uzņēmums vairs necer zaudējums, tad mums jānosaka 0 punkts. Tā ir obligāta lieta. Es reiz varu teikt, mēs pie tā nonāksim, šis ir saturs šīs dienas prezentācijai. Tad ir jautājums par to, vai kādam citam šādu apgrozījumu ir izdevies veidot, ja jūs esat pilnīgi absolūta inovācija un Latvijas nākošais Skype. Tad varbūt jūs vēl nebūs iespējams noteikt, bet pa lielam parasti jau patērētāji prātā kaut kādas alternatīvas jūs produktam ir. Lai piedāvājums būtu konkurētspējīgs, pirms jāstāsta cenu produktu analīzi, jo patērētājs tā vietā, lai izvēlētos jūsu produktu, potenciāli var izvēlēties kaut kādu citu produktu. Tad jums jāstāsta, ko viņš īsti var izvēlēties, pa kādu cenu viņš to izdarīja. Un galvenais jautājums, vai šādu apgrozījumu vispār var veidot. Jautājums ir, kurš pirks? Tātad, kas ir mērķa auditorija? Cik pirks? Mūsu gadījumā, bet tas ir patēriņa paradumu pētīšana. Un vai izvēlēties izplatīšanas kanālos vispār ir pietiekoši daudz pircēju. Tā ir lietas, kur parasti iekrīt cilvēki, tad jūs esat definējuši mērķa auditoriju, un jūs zināt to, ka tai mērķa auditorija produkts patīk, bet mērķa auditorija ir 5 cilvēki. Es pārspīlēju, bet reizēm tā gadās. Un tad iestājās tāda stulba situācija, ka jūs varat sasniegt 100% tirgus daļu, tirgos, kas ir tik maziņi, ka nespējams atsist izdevums par piemēram ražošanu. Tā ir tāda problēma. Es ieteiktu par tām lietām padomāt rūpīgi pirms jūs ejat meklēt finansējumu, tādēļ, ka tagad jūs aiziet meklēt finansējumu, jebkurā no gadījumiem šos jautājumus visus jums jautā. Piemērs no Fonteņa Delīznāk, es nestāstīšu daudz, kas tāds ir par uzņēmumu, ja jūs gribat ēst, un jūs esat Brijāna ielas vai Vecrīgas rajonā vai Āgenskalnā vai es nezinu, kur vēl. Es nesakoju tam vairs līdzi, bet mums ir restorāni, var aiziet un ieiest. Es nepiedalos tur administratīvā darbībā, es piedalījos tikai biznesa plānu izstrādē un man piedara tur kapitāla dēļas. Sāksim. Mums bija, kā radās par domu par, tā ir frančīze, šī vārda ļoti plašā izpratnē. Kādreiz mums sanāca bieži braukt Liepāju, jo es spēlēju ģitāru vienā grupā. Un tur mēs ēdam burgerus, beig garšīgi burgeri. Un vienreiz mēs pamanījām, ka mēs sākuši esam braukt uz Liepāju bez koncertiem. Mēs braucam uz turien ēst tos burgerus. Un tad es jau pasniedzu mārketingu, man prātā bija tāds jautājums, tas ir nopietni, kāpēc tas ir jādara, jo izplatīšanas kanālā cīm redzot pieklaba. Un tur nevienā nebija īsti sapratni par to, ko nozīmē vārds frančīze. Man nav līdz galam pārliecība, ka tagad viņi tur ir radusies, bet tam nav liels nozīmes. Pie viņiem mēs nebraucām, biznesu mēs uztaisījām. Rakstot biznesa plānu, jautājums parādās, vai mēs varēsim atpelnīt naudu. Tas ir galvenais jautājums. Un tad es ieteiktu skatīties no... Katrs uzņēmums ir tādāks. Šis būs konkrēts piemērs par ēdināšanas nozari, bet es ieteiktu skatīties no... Mēģināt saprast, kas īsti rada jums to apgrozījumu.
Mūsu gadījumā mēs sapratām, ka būs cilvēki, mēs simulējam situācijas vēl labi. Mēs sapratām, ka būs cilvēki, kas atver durvis, ienāk iekšā, noliek kaut kādu naudiņu uz galdu, mēs to naudiņu paņemam un iedodam viņam kaut ko pretī. Tas, ko mēs viņam iedodam pretī, kaut ko izmaksā, un mūsu prāt tas, ko mēs viņam iedodam, ir mazāk vērts par to naudiņu, ko mēs saņemam. Loģiski, jūs nedosiet pēļu. Mēs sākām no tādas skatu punktu skatīties, tad mēs domājam, ok, labi, ienāks cilvēks, kas ir tas cilvēks, kur viņš ir, kur viņam ir jābūt, vai mēs viņam arī dod kaut kādas raksturu īpašības, kas būs viņa prātā bijusi alternatīva, pirms viņš ienāk pie mums, varbūt viņš aizies garām, varbūt viņš aizies kaut kur citur. Un šīs ir lietas, kuras parasti nezinu kādēļ mans novērojums ir, ka jaunie uzņēmēji atstāja augstāku spēku ziņā. Un šeit es runāju par bankām, bet augstāku spēku ziņā tādā ziņā, ka gan jau tie cilvēki būs, kur viņi liks ir. Un tad vēl ieguldīšu reklāmā, un tad viņi parādīsies, kur viņi liksies, jo produkts galā ir labākais produkts uz pasauli. Tā nevajadzētu domāt, un tā secība, kādā mēs darījām lietas, un tā ir tāda ģenerāla secība, kādā vispār darīt lietas. Sākumā taisiem 0 analīzi. Jūs uzskaitat izdevumus. Iespējams, ka burtiņi pa mazu, es lasīšu līdzi, ir jāuzskaita izdevumi gan fiksētie, gan arī no apgrozījuma atkarīgie. Šīs divas lietas ir svarīgi atdalīt, lai pēc tam jūs varētu veidot apgrozījuma scenāriju simulāciju. What if analīzīta Excelī. Tas saucās, ja jūs nevāt lietot Excel, atrodiet kādu, kas māk. Uz papīra to izdarīt diezgan sarežģīti. Tā ir, ka tur ir diezgan daudz simulācijas jāveic. Man personīgi nospīdēja tas, ka es iepriekš biju diezgan ilgus gadus tirgus analītiķis un ar Excel es esmu uz. Un tā ir ļoti svarīga lieta, tas 0 punkts. Viņi nekad nevar par zem novērtēt, tāpēc, ka tur jūs dabūsiet grīdu, zem kuras jūs nedrīkstat paiet. Ja jūs paiet zem 0 punktu, tajā brīdī es novēr to, ka jūs uzņēmumam vienkārši jūsu prātā esošā šī produkta vērtība, diemžēl nav tāda, kāda viņi redz jūsu potenciālais patērēt. Jūs prāt viņi ir vērtīgāk nekā patērēt prātā. Jā, un svarīgi atcerēties, ka visiem tiem izdevumiem ir trepe. Tā bija viena kļuva, ko mēs izdarījām. Jūs tikai kaut kādu apjomu varat palielināt ar apgrozījumu līdz brīdim, kad iestājas nākošais pakāpienas trepas. Piemēram, darbinieks jums var izdarīt tikai un vienīgi tik daudz, cik viņš var. Jūs nevarat simulēt situāciju, pie kuras jūsu apgrozījums ir iegājis miljonos, taču jums vēl projām strādā pie jums viens darbinieks. It kā nieki, bet šādas kļūdiņas. Es arī turpmāk, es arī konsultējot, es redzu, ka daudz reizes šādas kļūdas vienkārši tiek izdarīts, padomāt rūpīgi. Iedomājieties, es kā parasti saku, iedomājieties, ka tā ir datorspēle. Jūs spēlējat, tad jūs padomājat, tur ienāks cilvēciņi, un tad es tur varu pamainīt šito, es varu pamainīt to, es varu ielikt vairāk cilvēkus, es varu ielikt vairāk ražošanas iekārtas, es varu mēģināt panākt, ka caur komunikāciju izplatīšanas kanāliem cenošanu vai, piemēram, unikālu produktu, palielināt savu ieguvumu iet. Domājiet savā prātā scenārijos. Obligāti, ko ir jāatcerās, jums ir jāveido pesimistiskā prognoze. Jūs visi vienmēr būsiet tendēti veidot optimistisko prognozi. Kāpēc? Atkal jau, tāpēc jūsu prātā produkts ir vislabākais uz pasaules. Pirms par to nepārliecināsies patērētājs un jūs pēc tam no patērētāja feedback, tik ilgi jūs produkts nav nekas. Tādēļ tā iziet pašu pesimistiskāko prognozi pilnīgi visiem cipariem, kas jums ir. Citādi, protams, ka ir iespējams, ka jūs izpildīsies arī optimistiskā, bet no riska vadības viedokļa tas ir ārkārtīgi negudri, neapdomīgi paļauties uz optimistisko prognozi. Mūsu rezultāts, šis ir aptuveni skaitļi, tur pēc tam būs precīzāk, FDS ir Fontaine Deliznieki. Mūsu rezultāts mūsu punktu analīze ir 18,000 latu. Jo tas jau viss nav. Plus mīnus dēļ trepas, tur sanāk, ka mums 18,000 bija izdevīgi, bet 19 nē. Tie no jums, kas aiziešu aprēķinus, es saku, mums 18,000 mēs bijām jau drusku plusā, 19 mēs bijām atkal ieslīdējuši mīnusā, bet to trepīgi mēs bijām sazīmējuši tās muku uz augšu. Tā, kad ir 0 punktu analīze jums ir, jūs saprotat, kas jums ir apakšā. Kas jums ir tā kā, kas ir grīda, zem kuras jūs nedrīkstat pakrist, bet tajā brīdī jūs uzņēmējdarbība būtībā ir uz kaut kādu laiku ietik mīnusā. Tad jums jāsaprot, mūsu gadījumā, tad mans loģikas ceļš bija. Ok, mēs esam devuši to skaitli, vai viņš nav kosmoss. Jūs jau nezināt. Piemēram, man tā bija pirmā pieredze par nozarē. Vai tas nav pilnīgs kaut kāds kosmosa cipars, ko nav iespējams sasniegt, tas ir varbūt kaut kas tāds, kas ir nereāls vai kaut kā tam līdzīgi. Tad mēs domājam, kā mēs varam apstīties, vai tas nav pilnīgs kosmoss, pastīties konkurentiem. Pirmkārt, ir jādefinē, kas tad tie konkurenti tādi ir. Mūsu gadījumā mēs definējam vispārējos konkurentus kā tos, kas vispār piedāvā ēdināšanas pakalpojumus un piegādi Rīgas robežās. Tad mēs skatījāmies padziļināt, jo tas ir diezgan plašs tāds definējums. Padziļināt, tie ir tie, kas piedāvā ātro ēdināšanu, vēl padziļinātāk tie ir tie, kas gatavo uz pasūtījumu pretstā ēdnīcām un pavisam precīzi
Tie uzņēmumi piedāvā ātrās ierunāšanas pakalpojumus, ne vairāk kā 10 gadīšanas laiks. Es zinu, tie no jums, kas ir bijuši, no jau tās ir 15. Uz vietas Rīgas centrā, sagatavot svaigēdienas klientu pasūtījumu, tas, protams, ir pretstājienīcām, piedāvāt ēdienu, burgeri, pīcis, mekskājienu, mokēdienu, tur jau tur bija vēl visu kaut kādu. Bet šis bija 5 gadu. Tad, kad mēs bijām definējuši konkurenci, mums bija diezgan skaidrs tas loks, no kuriem izvēlēties tos, kuriem apskatīties, vai mūsu nulles punkts no kosmosā aizlidojas. Mēs skatījāmies gadu pārskatus. Ko vairāk. Es zinu arī tie no jums, kas strādājuši gadu pārtiem, tur visāds brīnums var sastrādāt, bet tā ir labāka informācija, kas mums pieejama, vai ne? Kaut kādi dati ir labāk nekā nekādi dati. Es te neesmu pierakstījis, kur tie uzņēmumi, jo man nav nejausmas, vai tā ir publiska vai slepena informācija, bet mēs paņēmām tur bija vairāk, viņus vienkārši kā paraugu. Mēs paņēmām lielos, mēs paņēmām mazos. Lai mēs saprastu, kādā mēs robežā varam ar savu apgrozījumu iekļauties. Lieliem bija 28 mēnesī, maziem bija 4-8 mēnesī, mūsēs ir 18 plus mīnus pa vidu. Tātad kosmos mums nav bijis. Apgrozījums ir sasniedzams, viss tas ir pilnīgi reāli, kāds pirms mums to jau ir izdarīt. Nākošais. Mums ir jāsaprot, ko konkurenti piedāvā, atkal, lai mēs saprastu to, ka mūsu piedāvājums ir labāk. Tā ir viena interesanta lieta. Ja jūs nepētat konkurentus, kā jūs zināt, ka jūsu piedāvājums ir labāks? Kas ir tie kritēriji, pēc kuriem jūs spriežat? Jums viņš patīk, viņš super, bet varbūt, ka viņš galīgi nav labāks par konkurentu piedāvāto. Un tajā brīdī, ka jūs superproduktam iedosiet ekstra cenu, tikai viņš jūs prātā ir super, kamēr konkurents piedāvā kaut ko patērētāju prāt diezgan līdzīgi, bet krietni lētāk, tajā brīdī diezgan skaidrs, ka biznesa neaizies. Vai arī aizies, tad jūs būsiet tas brīnišķīgais uzņēmums, kas tirgo sūdu par diezgan lielu cenu. Ir tāda. Tad mēs pastījāmies cenām produktiem. Šis ir tieši pats. Mēs vienkārši veicām lauku pētījumu. Tātad daudz gājām visu kaut kur ēst. Mums gadījumā diezgan jautrs bija šis pētījums. Gājām visu kaut kur ēst. Rezultātā mēs to savu prognozējumu cenu. Mēs iekļāmies absolūti idejas tas, ka cenu kategorija pat īstenībā drusciņi. Tas bija drusku pēc krīzes, bija 10 gads tā, kad 3 lati bija viduvēji. Bija daudz, kas bija dārgāk, bija pāris, kas bija lētāk, bet pēc būtības bija aptuveni. Un tajā brīdī mēs saprotam to, kā arī centiņā mēs neatšķiramies, par kvalitāti mums bija diezgan skaidrs. Piedāvājums ziņā mēs neatšķiramies, mums pat bija labāk, tas mums bija salikt kopā vairāk daudz produktu, tā ka mēs piedāvājam it kā lielāku izvēli patērētājiem. Un tad ir jautājums, kurš vispār nāks? Kas būs tie cilvēki, kas nāks pie mums un neēdīs? Atkal jau izvēlējāmies mēs centrēšanas metodu. Šis ir man tikko izgudrots nosaukums, es nezinu, kā jūs saucat. Mēs vienkārši paņēmām visplašāko iespējamo un tad precizējām, lai mēs varētu noķert, kas tā mērķi autori ir. Bija skaidrs, ka mēs geogrāfiskā atrašanās vieta, bija skaidrs, ka mēs geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ nevaram pateikt to, ka mūsu patērētāji ir visi Latvijas iedzīvotāji, piemēram. Daudzi arī kļūdās, sakot, ka viņi produktu patērētāji ir visi pasaules iedzīvotāji. Būsim reāli. Jūs jau gribētu, lai tas jūs produkts, visi cilvēki Vietnamā, bet padomājiet loģiski, mēģiniet domāt loģiski. Ja jums nesanāk domāt loģiski, beiciet šo variantu. Nodefinējiet savu mērķi autoriju visplašākajā kontekstā, kā visi pasaules iedzīvotāji, un tad sākat pielikt klāt racionāls apsvērums, kādēļ tie tomēr varētu nebūt visi pasaules iedzīvotāji. Tātad tie ir visi cilvēki, kas ikdienas gāja plūsmā vecrīgā tuvākās apkārtnes rajonā. Tad mēs sapratām to, ka tie nav pilnīgi visi cilvēki. No augstāk minētajiem sīkāk mērķi grupa ir cilvēki, kas mēdz vispār ēst ārpus mājām, jo nevajadzētu ārpus mājām, bet diezvēs mums mērķi autoriju. Atkal no augstāk minētajiem sīkāk mērķi grupa ir cilvēki, kas ir vidēji līdz augstiem ienākumiem gatavi par maldību maksāt sākot no 3 latiem. Atceraties 6 gadu atpakaļ, tas bija vēl diezgan daudz. Un pavisam precīzi, tie ir cilvēki, kas mēdz ēst fast food. Tāpēc, kad cilvēks iet uz restorānu, nepierunāsim, pirms nāk cilvēki, kas ēst dirnīcā, arī diez vai pierunāsim. Atkal jau, mēs būtu varējuši palikt pie tā, taču tā būtu optimistiskā prognoze. Nevajag aizrauties ar pārāk optimistisku prognozēšanu. Pēc tam, kad jūs skatīsiet savus miljonus, tad jūs varēsiet domāt par to, ka jūs esat bijuši diezgan pesimistiski savā prognozē. Pirms jums ir parādījusies kaut kāda peļņa, mēģiniet būt pēc iespējas pesimistiskāk. Un mēs savu mērķi definējam, cik vien mēs mazu viņu vispār varējām. Tad parādās jautājums. Mums tagad ir mērķa grupa. Kas notiks tā kā tālāk? Mēs tagad zinām, kas tie cilvēki. Un tad mēs sapratām to, ka mums vienkārši zināt, cik viņi tur ir. Un otrkārt saprast, cik viņi ir no visiem cilvēkiem. Ja mēs to nezinām, tajā brīdī šis ir pārvēršas par tekstu plāķi, tāpēc, ka tam nav kāds nozīme. Ko mēs darījām? Mēs domājam uz līdz aptauju. Cik tad to cilvēki ir, kurus mēs definējam kā mērķa autoriju? Metodoloģija nereprezentatīva un nesvērta interneta aptauja ar tikai 273 respondentiem, bet kā es varu saku, labāk ir kaut kādi dati nekā nekādi dati. Viņa bija diezgan reprezentatīva kontekstā ar internetu lietotājiem. Protams,
Protams, mums bija jāpievēlēties matiem tas, ka potenciāli internetu lietotāji jebkurā gadījumā spēcīgi pārklājas uz potenciālu mērķauditoriju, tos datus mēs nevarējām nekādīgi. Nu, ja mums nebija naudas. Es varu teikt, lai uztaisītu šo biznesu, mēs bijām 3 biznesa partneri. Veiksmīgākajiem no mums bija 1000 lati, man bija aptuveni 120, un trešajam partnerim bija 350. Pilnīgi novietli, ka mēs sadācām kopā, un tā bija jau daļa no biznesa modela gatava. Mēs tā kā, tad likām visu, ka 350, brīnišķīgāk neatrod. Tā mums nebija naudas taisīt pētījumu. Mums vajadzēja būt radošiem. Es vienkārši biju daudz strādājis ar datiem, un tāpēc tas bija man tāds specialitāte. Lūk, rezultāti. Es nerādīšu pašu aptvērumus no laika. Šajā gadījumā mēs tieši tāpat, pieņemot vispārīgi un ejot aizvien dziļāk, spējam iecentrēties uz to mūsu pamatu patērētāju. Tie ir cilvēks, mēdz ārpus mājām, ēst ārpus mājām 98%, cilvēks, kas mēdz ēst fast food 88%, cilvēks vismaz reiz nedēļā 73, 39, kas ēd burgerus, 67% no šiem ir teiks izdod vismaz 3 latus kopā no kopējā cilvēka skaita ir 16%. Tajā brīdī jūs jau zināt, cik liela jūsu mērķauditorija. Jautājums, kā jūs varat noteikt to, cik viņi ir tur? Jo cilvēki to ir viegli teikt, tie ir 16% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet viņi nav, vai ne? Nu, mūsu gadījumā, domāju. Un tad nāca tāds radošs pieejams, mēs atkal taisījām lauku pētījumu, mēs vienkārši mērījām cilvēkus. Stāvjām ar klikerīšiem un uzskaitījām, cik tad to cilvēku tur ir. Mums nebija citu variantu, vai ne? Mēs mēģinājām atrast, domājot ar tos plūsmus tāds, bet tur bija diezgan skaus. Un jā, šajās 3 uzskaitītajās vietās mēs vienkārši 3 reizes dienā pa 20 minūtēm skaitījām visus cilvēkus. Tur bija visu kaut kādi interesanti metodoloģiskas dabas izaicinājumi, vai skaitīt visus, kas iet pa vienu ceļu pusi vai pa 2, vai skaitīt arī tos, kas nāk atpakaļ. Es varu pateikt priekšā, šajā gadījumā ir jānolāk iedomāt svītra un jāskait cilvēki abā, kas pārkārtīs šo svītru abos virzienus. Nu, lūk, saskatījām gājējus. Smilšēli grēcinieki jau tērvats ir, šie ir veci dati, bet jums ļoti vajag. Tie pavisam veci dati. Tik viņi bija. Nu, ko, mēs jau esam tuvāk jau konkrētam skaitlim, tad ir jautājums, ko tālāk darīt ar šo ciparu. Pirmais loģiskais šķiet, attiecināt to pret visu cilvēku skaitu diennakts laikā, bet mēs saprotam to, ka atkal jau tad mēs būsim pārāk optimistiski, jo mēdz būt, ka cilvēks ir turp un ka viņš nāk arī atpakaļ. Tādēļ tā metodoloģija bija mēs vidēji aritmētiski izreikinājām 20 minūšu gājēju skaitu, pareizinājām to ar stundu skaitu diennaktī, tā kā tās bija svarīgās ielas, mēs uzskatām to, ka naktī gājēju skaits varētu būt plus mīnus drusciņ mazāks, bet līdzīgs tāds, kāds viņš ir agri no rīta un ļoti vēl vakarā. Tajā brīdī mēs to skaidru paņemam un, lai pataisītu prognozes drusku pesimistiskāk, sadalījām ar 1,5 viņam to, ka daļa no cilvēkiem iet turp un arī atpakaļ. Nu, un apgrozījuma aprēķins, saliekam tagad visus šos manas uzskaitītās lietas kopā, mēs jau varam diezgan precīzi prognozēt, kāds mums būs apgrozījumi. Pa ielām, nu, tad vidēji aritmētiski, jo tas bija brīdis, ka mums vēl nebija nejausums, kur mums atradīsies restoranācijas, bet, ka tā ir tāda automa specifika, mums vajag īres līgumu, lai mēs dabūtu finansējumu, bet mēs, tur jūs aiziet parunāt, viņus pastāv. Nu, lūk, tad turklāt vēl, lai pataisītu pesimistiskāk drusku to prognozu, mēs pieņēmām to, ka tie mērķauditorijas cilvēki pie mums nāks nevis vienreiz nedēļā un vairāk, bet tikai vienreiz nedēļā. Viņi neatkārtos savu gājienu nedēļas ietvaros. Tādēļ mēs pieņēmām, ka dienas garām gājušo cilvēku skaits, kas ir tie 16%, kas ir mūsu mērķauditorija, ka viņi ir visas nedēļas potenciāli apmeklētāji. Tajā brīdī mēs dabonam cilvēku skaitu nedēļā, atkal pesimistiskā prognoze, mēs aprēķini taisījām uz to, ka būs 3 vai vairāk latus cilvēks atstāja pa maltī. Tos vairāk mēs atmetam, paņemam tikai pašu to mazāko iespējamo summu. Un lūk, ir iespējamais dienas apgrozījums, lūk, ir iespējamais mēneša apgrozījums, 22272. Jautājums ir, tā kā, cik ļoti tas atbild realitātei, jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti tas atbild realitātei. Es neteikšu, protams, cik ļoti tas atbild realitātei, bet gandrīz tieši. Pirmos mēnešus 6 gandrīz precīzi. Tātad vai nejaušība, vai tomēr mēs bijām pietuvojušies kaut kādai objektīvi novērojumai realitātei. Es jau gribētu cerēt, ka otrais, kad ielikām mēs tur diezgan daudz enerģijas, atkal jau kāpēc? Tāpēc, kad jūs taisat biznesa plānu sev. Šī ir viena ļoti, ļoti svarīga lieta. Nevajag domāt, ka biznesa plāns ir atsmērēšanās kādam. Tā ir visstrakākā lieta, jo pēc tajā brīdī jūs iekāpjat tādā kā šizofrēnijā. Jūs sakat, šis biznesa plāns man vajag sataisīt pietiekuši labs cipars, lai mēs tur tā kā varētu iedot viņu finansētājiem mums iedos naudu. Kamēr galvā jūs domājat, bet es jau zinu labāk.
Es jau zinu daudz labāk, jo tāpēc, ka es zinu, ka šis projekts ir labs, un es zinu to, ka viņš aizies labi, bet es drusku pielabošu tos ciparus vienkārši tur, lai dabūtu finansējumu. Ja jūs esat tādā situācijā, nu nelabot tos ciparus, nu jūs drīzāk, jūs kaut ko neesat izrēķinājuši, vai jūs esat stulbu biznesa ideja, es atvainojos, protams, par izteicienu, bet nu, tā sanāk, vai ne? Tā, kad jā, nu ko es no visa šī var iet? Nu, protams, ka finansējumu mēs dabūjām, nu būtu baigi dīvaini, mēs viņu nebūtu dabūjuši ar šādu aprēķinu. Un cik es atceros, mēs viņu dabūjām, mēs dabūjām naudu vispār praktiski bez komentāriem. Nu, jā, bet tur jau nav, nu, mēs varējām precizēt metodoloģiju, bet pēc būtības mēs bijām nonākuši līdz diezgan precīzam ciparam, izmantojot daudz un dažādas pētījuma metodoloģijas variantus. Un jā, pirmais ieteikums, nu nav neatbildami jautājums. Jūs nevarat teikt, es prognozēju, ka grozījums būs 50 000 eiro, tādēļ, ka man šķiet, ka tā ir. Vai arī atbildēt uz jautājumu, kāds būs mūsu potenciālais apgrozījums, nav iespējams. Kā nav iespējams? Nu, ir iespējams. Jūs tikai to varat darīt ar kaut kādu noteiktu precizitāti. Iespējams, būs statiskā kļūda, bet nu, taču izdarat vismaz kaut kāds pūles šajā virzienā. Jā, nu šie cipari nav domāti finansējumi piešķiriem, viņi domāti jums pašiem. Jūs esat tas uzņēmējs, jums pēc tam būs pašam sev iespējams jāmaksā gan nauda, gan alga, gan dividends. Jums ir jāsaprot, vai ir vērts to darīt, jo reizēm cilvēku tieksme darīt lietas ir daudz spēcīgāk par viņu spēju šīs lietas pēc tam realizēt. Jo, nu, mēs jau visi esam vizionāri savā prātā, un tad, nu, iespējams, ka šī mēģinājums prognozēt apgrozījumu var jūs noraut drusciņu pie zemes. Mūsu gadījumā tas tā bija, mums gan baigi nospīdēja. Pēc tam, es varu teikt, manā uzņēmējdarbības pieredzē, tā vairs nav noveicies. Ne, visi uzņēmumi jau ir pelnuši, vienkārši, nav tad tik precīzi, kas būtu sakrits, tad tā nav bijis, taču jāatzīst, es uzreiz varu teikt, visi nākošie biznesa projekti man bija ar samazināt risku. Un tajā brīdī ir samazināts risks, tajā brīdī tu loterijos gatavs spēlēt visu vairāk, un tajā brīdī tu negribi vairs ieguldīt tik daudz laika un savējo pūļu. Tajā lai izrēķināt precīzi ciparus. Neizdarīt tādu kļūdu. Izdarīt tādu kļūdu, ka tad, kad jums tā nauda ir jau tik daudz, ka jums nebūs žēliņu pazaudēt. Visādā citādā gadījumā rēķiniet ļoti precīzi. Vienmēr rēķiniet pesimistisko prognozi. Vienmēr. Iedziniet sevi zemē, jo tāpēc, ka ja jūs to neizdarīsiet, tas cilvēks, pie kur jūs iesiet konsultēties, viņš to izdarīs. Un labāk to ir izdarīt laicīgi pašam, jo tāpēc, ka tad jūs aiziesiet un jums teiks, man šķiet, ka tu nevari to izdarīt. Un tev vajag atbildēt, nu jā, man arī šķiet, ka es to nevaru izdarīt, taču es izdarīšu vairāk, es izdarīšu vairāk šeit, un es izdarīšu nedaudz vairāk tur, un mēs mēģināsim panākt apgrozījumu palielinājumu šeit, un ar šādām metodēm. Tā kā, nu tie ir man tādi galvenie ieteikumi. Es ceru, ka viss bija saprotams, un varbūt ir kādi jautājumi. Nav? Jautājumi? Jautājumu, kas uzdevāt vienā. Kāpēc man būtu jāēd sūs burgeris, kas tādā pašā cenā apmēram kā Magdo vai Hesburgers, tas ir salīdzināms. Tas ir pirmais. Un otrs, jums kā uzņēmējiem, kas jūs dzen no rīta mosties un doties ņemties jūsu Inspired Academy un La Fontaine to delīsnieku. Kāda ir tā? Un vēl 7 citiem uzņēmumiem, jā. Pirmais jautājums par to, kādēļ izvēlēties mūsēju produktu, šī produktu kontekstā mūsēju mēs konkurentu produktu. Rakstot biznesa plānu, mums mārketinga, šī tikai maziņa daļa no mārketinga stratēģijas. Rakstot biznesa plānu, mēs bijām gājuši cauri tam, kāda patērētāja prātā varētu būt alternatīva. Patērētāja prātā alternatīva izvēlēties vai no mūsēju vai kādu citu no fast food produktiem. Mēs uzskaitījām visas labās puses pievienoto vērtību, kas ir tieši mūsu produktam. Mūsu gadījumā tas ir, ka tu redzi procesu, nekas nav saldēts, viss katru rīt ir svaigs, vienlaicīgi saglabāt cenu, kas ir plus mīnus līdzīgi. Tas pamatājums bija, protams, daudz garāks, bet es godīgi skatu, tas ir 6 gadu atpakaļ, es viņu vairs neatceru. Un par to, kāpēc es neesmu uzņēmies, bet tomēr uzskatu sevi par pasniedzēju, man ārkārtīgi patīk mārketings. Es pat vispār nevaru izskaidrot, tā ir visinteresantākā lietas pasaules. Jūs sākat domāt par to, ko cilvēki domā. Jums ir jābūt, bet reāli. Jums ir jāspēj prognozēt patērētāju uzvedību, pirms viņš šo uzvedību ir veicis. Manā prātā tā ir visinteresantākā lieta, ar ko nodarboties. Jūs nodarboties katrs ar savēju, jūs atņemsiet man darbu, bet nu, tas ir atbildot uz jautājumu. Jā, ne?